Atkarība mīlestības dēļ. Kā pārstāt dzīvot vīrieša dēļ un atgūt sevi. Neviena cita nav labāka par viņu, un tad, kad viņa nav blakus, tev ir slikti. Un tu pat nevari iedomāties, kā dzīvot bez viņa, ja gadījumā viņš tevi pametīs. Parasti tā saka sievietes, kuras ir tikušas mīlestības atkarībā no vīrieša. Pārbaudi sevi, vai tev šobrīd ir atkarība no vīrieša. Pirmais, tev nākas ciest, pazaudēt viņu dēļ bailēm, dēļ viņa rūpībām, dēļ viņa krāpšanām, dēļ viņa niknuma vai vienkāršas augstas attieksmes dēļ. Otrais, tev rodas paniskas šausmas pie domas, ja vīrietis vēlēsies pārtraukt attiecības, kaut arī viņš jau šobrīd to nav piedāvājis. Trešais, tu izšķīries ar vīrieti, bet nekā nevari tikt galā ar sajūtu lielas zaudējuma dēļ vai depresijas. Turpmākās rekomendācijas būs par to, kā patiešām atbrīvoties no atkarības attiecībās. Bet, ja šobrīd tu vēlies vienkārši uzlabot, atjaunot attiecības, saglabāt attiecības, tad rekomendēju tev ienākt manā mājaslapā www.ligadunovska.com, un tur tu atradīsi vajadzīgo informāciju, tu droši vari pievienoties kursā Laimīgas attiecības un izvēlēties sev atbilstošo tarifu plānu, un mēs ejam tālāk. Ko tad īsti nozīmē atkarība attiecībās? Tas nozīmē to, ka kāds no partneriem nespēj pāraugt attiecības, un otrs partneris izrāda savu vienaldzību, savu cietsirdību. Un šajās attiecībās laimi neatnes, un sieviete nejūt ne laimi, ne prieku, ne mīlestību. Viņa izjūt tikai savu mazvērtību un neapmierinātību. Var gadiem ilgi censties paraut šāda veida attiecības, bet ne soli nepavirzīties, bet var arī izdarīt vienu konkrētu soli un beidzot kļūt brīvai un laimīgai personībai. 4 veidi mīlestības atkarībai, un vispār pamats, tas ir sievietei zems pašvērtējums un bailes no vientulības. Pats pirmais ir izšķīšana. Tas nozīmē to, ka sieviete ir aizmirsusi par savām interesēm, par saviem hobijiem, par saviem vaļaspriekiem, un viņa pilnībā ir izšķīdusi savā vīrietī. Un aizmirstot pati par sevīm un liekot lietā un prioritātē vīrieša intereses, vīrieša vaļaspriekus, un visu viņa dara dēļ vīrieša, bet par sevi viņa aizmirst. Otrais – pārņemšana. Vīrietis kļūst kā tēvs ar bērnu. Tas nozīmē to, ka vīrietis zina, kā labāk izskatīsies sieviete, tas nozīmē, kā vīrietis kontrolē šo sievieti un izrāda tādā veidā rūpes un mīlestību. Un sieviete aizmirst par savu patstāvīgumu. Tādā veidā viņš visu kontrolē pats ar šo sievieti. Trešais – tā ir iznīcināšana. Tas nozīmē to, ka vīrietis ir ieņēmis tāda pavēlnieka lomu, un sieviete darbojas šeit kā kalpone. Tas nozīmē to, ka vīrietis viņu pazemo, manipulē ar viņu un manipulē pilnībā ar viņas darbībām, ar viņas uzvedību, pilnībā ar visu. Un tādā veidā viņš ievieš viņā mazvērtības kompleksus, zemu pašvērtējumu, un viņu sāk uzskatīt par muļķi. Ceturtais – spogulis. Un šeit ir parādās tas, ka sievietē vajag izdabāt vīrieša kaprīzes. Tas nozīmē to, ka vīrietis visu laiku manipulē ar sievieti, un sieviete risina viņa problēmas. Tiklīdz vīrietis nav labā omā, tā uzreiz ir vainīga sieviete. Un šeit, lai varētu vispār konkrētāk un izprast detalizētāk, kāda ir tava konkrētā situācija attiecībās, tad var noteikti ieskatīties mājaslapā, kura norādīta profila augšgalā, sazināties ar mani, ja nezini, kādu tarifa plānu izvēlēties un kurš būs tev piemērotākais, lai vienreiz un uz visiem laikiem izietu no šāda veida atkarībām, jo tu tādā veidā vienkārši sevi iznīcini.
bet ir cita iespēja būt brīvai, laimīgai un izveidot jaunas, laimīgas un harmoniskas attiecības.